Ikvienam interesantam nu pat bija lieliski iespēja iepazīties ar Ventspils tehnikumu piedāvātajām izglītošanās iespējām. Ne tikai uzzināt visu par piedāvātajām specialitātēm un klātienē aplūkot auditorijas, bet arī uzklausīt tos jaunos topošos speciālistus, kuri jau šeit mācās. Mums tajā reģistrācija, ja tur sakarās čupiņa cilvēkiem, tad mēs vienkārši paņemam čupiņu un vedam par skolām. Un, ja ir kādi jautājumi, mēs vienkārši atbildam. Prieks, ka cik daudz cilvēku ir, ka kas nāk un līdzā un klausās, ko jūs runājat, un superīgi. Šogad uz atvērto durvju dienām bija sabraukuši daudz interesanti no visas Latvijas. Man no Tukuma, no Siguldas, no Talsiem, no Rīgas, un tad diezgan tāds jauktens bija sanāk. Viktors viesojās Ventspilī kopā ar dēlu. Viņi atbraukuši no Talsiem. Bērnam savu izvēli ir. Es respektēju viņu izvēli. Tehnikums, manuprāt, ir ļoti labs, arī materiālā bāze ir laba, tā kā iespēja ir laba pagaidām. Daudz jauniešu, kurš šobrīd ir izvēles priekšā, kurā skolā turpināt savu izglītošanos, pat no Latvijas visatālākajām vietām ietver Ventspili savā izglītošanās ceļojuma plānos. Mēs no Bauskas. No Bauskas? Jā. Un atbrauc apskatīties, plāno mācīties tev? Man māsa plāno mācīties. Skaidrs. Un tu plāno kādu profesiju? Es vēl nezinu īsti. Mēs vēl brauksim pa skolām citām, domāsim, skatīsimies, kas ir. Un kāda iespēja vispār no mūsu tehnikuma? Šis ir ļoti labs, daudz piedāvājumu, daudz viss. Liekas, vajag forši. Šīs vairāk patīk. Es domāju arī te palikt. Kāpēc patīk? Nezinu, Ventspils, man liekas, tad forša pilsēta, kur pavadīt savu mācīties, jaunību pavadīt, daudz iespējas, kur pilnveidoties. Līdzās iepazīšanos ar studentu ikdienas dzīvi, interesantām ekskursijām un praktiskajiem uzdevumiem, Ventspils tehnikums piedāvā jauniešiem arī pārbaudīt savus spēkus sporta aktivitātēs. Artūrs Anģis, Diana Reknoviča, Inģis Žodziņš, Kurzemes televīzija.